Tā, čau! Es šodien gribu parādīt, kas ir tīkla mārketings un cik sarežģīts tas izskatās. Tā, parasti tīkla mārketingā zīmē tīklu, ja? Ne jau tīkla mārketings nebalstās uz to, kad mēs tirgojam produktu. Protams, tas balstās, to cilvēki var darīt, viņu var nopirkt un pārdot tālāk drusiņi dārgāk, un viņi var nopelnīt 200, 300, 400 eiro. Ja? Bet tādā mēnesī varbūt, kad tas klients nepērk vai jūs esat atvaļinājumā un nav no kā nopirkt, tad jūs tos 200, 300, 400 eiro nenopelnīsiet. Bet kur tīkla mārketingā slēpjās nauda un kā tas izskatās uz papīra, kad mēs veidojam tīklu un cik tas liekas sarežģīti? Pirmo principu, uz ko balstīsies man šis tīkla veidošana, uz to, kad es iestājos biznesā un esmu es. Ja? Te ļoti slikti varbūt redzēsies, bet tas pagaidām tam nav nozīme. Ja? Tas ir es tās stiprāk sevi. Ja? Tā esmu es kā bumbulītis, es krāsošu tos cilvēkus kā bumbulīšus. Un tad, lai redzētu to tīkla veidošanos. Es gribu parādīt tīkla veidošanos, ja šim biznesam ne jau to dara 1-2 mēnešus un pēc 2 mēnešiem pasaka čau tam tīkla mārketingam, jo saka, tas nedarbojās, jo paskatīsimies, kas ir šis biznes pēc gada. Ja es tam veltu laiku, ja es veltu tam uzmanību, kas notiek ar šo manu biznesu. Es iestājos. Tas ir šogad es filmēju šo video 2005. gada augusta sākumā. Es iestājos, vai es arī jau esmu iestājusies 3 gadus atpakaļ un guļu un neko nedaru tīkla mārketingā. Varbūt lietoju tikai produktu. Es sameklēju, šis biznes balstīsies uz to, kad es katru mēnesi necentīšos atrast šī, biznesā partnerus ne jau veselu baru, bet es centīšos atrast tikai vienu partneri mēnesī. Vienā mēnesī mums ir 30-31 diena. Es domāju, ka tas nav grūts uzdevums vienu partneri mēnesī atrast, kam arī interesē nauda un tīkla veidošana. Tātad es augustā iestājos un es pastāst kādai savai draudzenei vai paziņam arī pa iespēju pelnīt. Viņš iestājās šajā biznesā augustā. Es katru mēnesi krāsošu tā kā citā krāsiņā, lai drusiņa var redzēt atšķirību. Ja, tur. Tas ir augustā. Augustā es esmu tik čakla, kad es šim partnerim pirmajā mēnesī palīdzu piereģistrēt arī savu partneri, jo šis ir augusta sākums, un tas būtu reāli izdarāms. Tā, šis ir augusta mēnesis, tātad mēs skatāmies gada griezumā, tas ir 1. mēnesis. Tad es ņemu nākamo krāsu. Nākamo es ņemšu arī gaišu, jo tāpēc, ka tālāk būs vajadzīgs vairāk tumšākas krāsas. Tā, es, protams, neguļu, pienāk septembris, ir daudz dienas, ir 30 dienas, un arī es atrodu sev vēl vienu partneri, un šim partnerim es, šomēnes es esmu varbūt, bet es arī viņam, darīsim tā, kad es viņam arī palīdzu noreģistrēt viņam partneri. Ja? Bet man augustā reģistrēts partners, viņš, protams, viņam ir arī 30 dienu laiks septembrī, un viņš arī neslinko, un arī paslinko, bet viņš atrod, kas viņa biznesā arī iestāsies, un viņš piereģistrē vienu partneri. Es jau jūtu, ka man tad nesazīmēsies gada griezumā, bet es mēģināšu tā. Un tad tas partners, kas tika augustā reģistrēts, viņš arī atrod sev vienu partneri. Tā tad ir vēl viens partneris. Tālāk ir pienāk oktobrs. Es arī, tātad oktobrī mums ir 31 diena. Es domāju, ka vienu partneri, kam interesē nauda, biznes, jo es domāju, ka Latvijā cerams, kad interesē daudziem, un ne tikai Latvijā,
es piereģistrēju sev 3. partneri. Nu, šomēnes es esmu tāda drusiņa slinkāka, un es viņam nepalīdzu noreģistrēt. Lai, teiksim tā, nav tā, ka es katru mēnesi tam partnerim nesanāk. Varbūt viņš pirmā mēnesī vēl nesaprot, kur viņš ir nokļūs un kas viņam jādara. Teiksim tā, mans partneris, kas augustā ir bijis, viņš arī piereģistrē sev vēl vienu partneri. Tas, kas tur piereģistrē vēl vienu, tas piereģistrē arī vēl vienu, un tas piereģistrē savu partneri mēnesī, tas piereģistrē, šis piereģistrē, jā, tātad piereģistrējās jau manā tīklā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cilvēki 3. mēnesī. 4. mēnesī, jo jāsaprot, ka cilvēks jau nenāk te sēdēt, ja, tad viņš šeit mērķietīgi ienāk, lai pelnītu. Kas notiek tālāk? Atkal, es piereģistrēju jau, tas būs, kas mums novembra mēnesis, es piereģistrēju sev vēl vienu 4. partneri. Jā, es domāju, tas ir 30 dienas, un ja es tomēr dalos informācijā, tad es atradīšu sev 4. partneri. Šis partners, ko pagājušajā mēnesī noreģistrēja, viņš arī, es viņam palīdzu noreģistrēt vēl vienu partneri, šim partnerim vēl vienu partneri, šim partnerim vēl vienu partneri, šim partnerim, šis partners noreģistrē, šis partneris, šis. Ja, tātad katrs partners tīklā noreģistrē par savam partnerim jaunam, un tas ir, teiksim, novembrī jau jauni partneri, kas tīklā ienāk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cilvēki. Jūs teiksiet, tā nevar būt, ka katrs atradīs vienu partneri. Patiešām tā nevar būt, bet būs tā, ka kāds atradīs vienu, kāds nevienu, bet kāds varbūt atradīs 3 partnerus tādā savā mēnesī. Un vidējais būs tas viens. Tā, ejam tālāk. Tagad jau ir decembris, ir Ziemassvētku laiks. Šajā gadījumā ļoti daudziem jau trūks naudas. Un es 5. mēnesī jau piereģistrēju vēl vienu partneri. Tātad es tad ir tam jaunam partnerim piereģistrēju. Es vienkārši šeit zīmēju katrs partners, kas man iet tīklā, viņš atrod pa vienam partnerim. Un kā jūs redzat, šis nav kaut kāda piramīda, šis ir tīkls, jā, jo, ja tā būtu piramīda, tad viņu būtu viegli uzzīmēt, bet tīklu ir, diemžēl, ir tāda, tā kā uz papīra grūtāk uzzīmēt. Šeit tas bumbuļu zīduli ir mazus, tāpēc, ka tieši tā, ka viņu nevar nemaz tik viegli uzzīmēt. Jo tīkls ir tā, ka viņš tā kā bumbiņa veidojās, jā. Bet piramīda ir, kā viņa konstanti iet tā kā uz leju. Tād pienāk, kurš mums tur 6. mēnesis, jā, mēs esam jau tādu 5 mēneši pastrādājis, ir 6. mēnesis. Un es atrodu 1, 2, 6. savu partneri. Tā, jaunreģistrētam atrodu, katram es atrodu. Katrs, ne jau es atrodu, bet katrs atrod sev jaunu partneri piereģistrēt šajā tīklā, kam arī interesē bizness un nauda. Kāpēc es neminu produktu? Tāpēc, ka produkts ir produkts strādā pats pa sevi, un tīkla mārketingā pārsvarā nav slikti produkti. Un tīkla mārketings balstās uz to, kad es veidoju šim produktam šo tīklu, kur viņš izplatās, jā. Var veidot produktu caur veikaliem, caur aptiekām dažādi tirgot, caur tirdziņiem tirgot produktus, jā. Tīkla mārketings balstās uz to, ka šis produkts nepārdodās veikalās, viņš izplatās caur šo tīklu, caur personīgām rekomendācijām. Tā. Tas nav nekāds kaut kāda afēra vai kas, tas ir, tā saucās tīkla bizness. Tak, man jau pusgads ir, un man te jāzīmē baigi daudz, jo manā komandā ir cilvēki,
Tā. Šausmas, ļoti daudz jau cilvēki, ja. Vienkārši katrs iereģistrē pa vienam. Tā, pēc pusgada mēs reģistrējam tālāk 7. partneri, savu tiešo tam. Un ejam uz priekšu, tas ir 7. mēnesis, ja. Jau ir jāzīmē krietni vairāk. Iespējams, es kaut kur pat varu palaist garām kādu cilvēciņu. Bet cerams, ka nepalaidīšu. Pēc es zīmēju tādā katru mēnesi savā krāsā, lai es vienkārši saprastu, kuram es piezīmēju, kuram nepiezīmēju to jauno partneri savu. Jāsaprot arī, ka tīkla mārketingā nauda balstās uz šo tīklu, bet ne katrs jums komandā, kuru jūs aicināsiet uz biznesu, uzdrošināsiet šo soli spērt. Ne katram varbūt gribās un vajag šo biznesu veidot, bet viņam interesēs produkts. Šos cilvēkus es pat nezīmēju. Jārēķina, ja jūs esat cītīgs, te jūs samērā visai izaugat apkārt ar savu klientu loku. Teiksim, tīklā nestāsies visi cilvēki, jo citi ir vēl tā teikt pagaidām nē, baidās. Arī viņam nevajag naudu. Viņam nav laika, varbūt viņš citām nodarbēm ir aizņemts. Tā. Te šī mēnesī jau 7. ir grūtāk piezīmēt šos cilvēkus. Tas ir tikai 7. mēnesis mums. Lielākā daļa jums nedarbosies tas, tad, ka patiesībā jūs neticat tam. Ja, bet ja tam tic, ir vajadzīga tikai ticība un tad lietas notiek. Ir 8. partneris, 8. mēnesis. Ja. Mēs esam daudz jau kaut ko iemācījušies, mums komandā jau daudz cilvēku, kas mums arī iemācījuši. Mēs esam iemācījušies arī labāk uzrunāt cilvēkus, pareizāk uzrunāt. Varbūt nevilkt ar varu biznesā šos cilvēkus, bet aicināt tikai tos, kuriem mums interesē un kuriem interesē šis bizness. Ja. Tā. Tā mēnesī jau pavisam grūti, ja. Es gribu patiešām uztaisīt šo video, kas notiek ar šo tīkla mārketinga biznesu. Ja mēs produktu izplatām caur šo tīklu. Kāds tas tīkls izskatās pēc gada, ja mēs ne jau sakam 2. mēnesī, ka tas nedarbojās, bet daram visu, ko vajag un ko mums, teiksim, māca tīkla mārketings. Mēs esam atvērti šīm apmācībām.
Es domāju jau, kad būs pusgads, tad jau jūsu dzīve jau daudz kur būs izmainījusies, jo tāpēc, ka jūs sāksiet saņemt no šī tīkla nopietnu naudu, un iespējams jūs jau vairs nestrādāsiet esošā darbā, bet gribēsiet šim biznesam veltīt daudz nopietnāk un daudz vairāk laika. Jo jūs redzēsiet šo atdevi, finansiālo atdevi. Tak. Man vajadzēja laikam vairāk vietas atstāt, jo tur pirmais jūs, teiksim, varat būt šī augustā jūs, un tad jums būtu, teiksim, gada griezumā daudz vairāk nekā, teiksim, tas, kas iestāsies biznesā 8. Tātad tīkla mārketings balstās uz to, ka jūs dodat šim biznesam laiku, lai viņš attīstītos, bet ne jau vienkārši sēdēt un jūs iesēt sēklu un neko nedarat, bet lai augs izaugtu, tā teikt, ir jālaista, jābaro. Es gribu pateikt, kam tas biznes der. Biznes der tiem cilvēkiem, kas grib izmainīt savu dzīvi, kam ir apnikuši darbi 8 stundām, ka neredz ļoti maz redz savu ģimeni, ka jāvelk ļoti daudz enerģijas un laika darbam, un nav laika, vai arī tu atvaļinājumu var izņemt reizi mēnesī pa nedēļai, un pārējos to izņem pa dienām, tā kā man ir bijis, var teikt, ļoti daudz gadu garumā, kad es atvaļinājumu varēju izņemt pa vienu reizi gadā pa nedēļai, un man atlikušo es ņēmu pa dienām. Vienkārši man vajadzēja kaut kur aizbraukt pie zobārsta, kaut kur bērnam aizbraukt kaut kur pie ārsta. Un, diemžēl, es dzīvoju vienmēr sakot, darbs mājas, kaut kāds veikals, darbs māja veikals. Es filmēju ārā, tāpēc ir tāds vējains. Tā, mēģināsim tālāk. Šeit jau ir pamatīgs tāds tīkls. Izveidos gandrīz man. Tā, ko mēs varam te izdarīt? Vajag neko, bet mēģināsim. Ir pienācis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir 9. mēnesis. Sarkano. 9. mans partneris biznesā.
tā teikt, mani aicinātie, ja jūs domājat, nu, kur tad es tos cilvēkus varu dabūt, es domāju, ka jūsu draugu un paziņu lokā attālā atradīsies, 9 mēnešu laikā 9 cilvēki, kam interesē nauda un kam interesē, teiksim, šāda biznesa iespējas. Jo tīkla mārketings balstās uz to, kad šeit nav investīcijas, ja? Šeit nav tev jāuzbūvē rūpnīca, tev nav jāuzbūvē infrastruktūra, tev nav jāņemās ar produktu ražošanu, tur sanāk, nesanāk, jo tie, kas strādā ražošanā, tie zina, viena porcija partija var sanākt, otra var nesanākt, ja kaut kas. Šeit jūs neesat atbildīgi par to, jūs ražotājs nodarbojas ar to, tas ir viņa galvassāpes un viņa problēma. Tas ražotājs nodarbojas ar to, ka viņš arī nodrošina šo piegādi produkta līdz klienta vai līdz jūsu durvīm. Ja? Jums ar to nav jānodarbojas, jums ir tikai jāatrod šī cilvēki, kam interesē nauda. Tā, kas atkal gribēju 1 un 2 piezīmēt, nezīmēsim, būsim godīgi, teiksim tak. Es tiesa nezinu, kā es tur piezīmēšu, tur pēdējām tas, jā. Tā teikt, ja jūs neuzdrošināties šī biznesā ielikt augustā, skatāties tas, kas septembrī vai oktobrī iestājās, šim jau arī krietni liels tas tīkls ir izveidojies. Tā, kas mums te ir? Partneris viņam. Laiks aizies. Sakot, visai grūti te būs sazīmēt tos cilvēkus. Tur man kaut kā A4 lapa. A4 var tad lielā lapa. Sakot, man jau ir apnicis uzzīmēt, ja, jo tas tīkls patiešām veidojās milzīgs. Un tas ir tikai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tikai 9. mēnesis šim manam biznesam. Tad 9. mēnesi es vēl sazīmēšu. Mēs varam darīt arī drusiņu vienkāršāk.
Es ierakstīšu vēl otru video. Šeit nav varbūt nozīmes vairs. Es uzrakstīšu citu video, kur es ne jau zīmēšu, bet es uzrakstīšu ciparos, ja, jo šeit jūs varat paskatīties, kā izskatās šis tīkls, ja. Un jums liekas, tas neizskatās reāli, tas izskatās pat traku, tas izskatās tā tālāk. Tad ņemam, ja jūs galīgi esat neticīgs un jums varbūt liekas, es varu piereģistrēt partneri, atrast ne katru mēnesi, bet katru otro. Tad jūs zīmējat katru otro, ja jums varbūt šis tīkls nebūs tanos 9 mēnešos, bet tad 18 mēnešos šis tīkls būs izveidojies. Ja? Es jums gribēju vienkārši vizuāli parādīt 9. mēnesī, kāds tas izskatās, bet jūs redzējat, kad es pat netiku. Es mēģināšu sazīmēt pati, varbūt, lai jums nav te jāskatās pa tukšo, un es jums pēc tam ielikšu citu video.